Labdien, esmu Dr. Raža Kebela, gastroenteroloģe un endoskopiste. Pastāstīšu jums būtiskāko par augšējo endoskopiju. Augšējās endoskopijas jeb gastroskopijas laikā no iekšpuses tiek apskatīti barības vads, kuņģis un 12 pirkstu zarna. Ar moderno endoskopijas aparatūru ārsts var ieraudzīt pat sīkas niecīgas izmaiņas audos un izvērtēt to nozīmi. Ja nepieciešams, varam paņemt mikroskopiskus audu paraudziņus, kā arī veikt dažāda veida terapeitiskas procedūras, kā piemēram polipu jeb veidojumu noņemšanu, sašaurinājumu paplašināšanu. Ja izmeklējumu veids speciāli apmācīts un pieredzējis ārsts, izmeklējums pacientam ir drošs un nekaitīgs un sarežģījumi gadās ļoti reti. To, vai jums augšējā endoskopija ir nepieciešama, varēs izlemt jūsu ārsts. Visbiežāk tas būs ģimenes ārsts vai gastroenterologs. Ārsts jūs uz augšējo endoskopiju var nosūtīt dažādu iemeslu dēļ. Aizdomas par čūlām, kuņģī vai 12 pirkstu zarnām, erozijām, cilvēki, kuriem ir neskaidra mazasinība. Ja tur ir kāds veidojums, mēs to varam izmeklējuma laikā noņemt. Ja ir cita veida novirzes, ir dažādas terapeitiskas metodes, kā mēs šīs lietas varam ārstēt. Ir arī izmaiņas, par kurām ārstam varētu būt aizdomas, kas ir šūnu līmenī, jeb bļotādas līmenī. Tā var būt atrofija, gastrīts, intestināla metaplāzija, tāpat arī helikobakterijas infekciju mēs varam konstatēt šī izmeklējuma laikā. Augšējo endoskopiju veids ar aparātu, kurš saucas endoskops. Tas ir garš cauruļveida lokans instruments, kura galā ir kamera un gaismiņa. Ārsts tur endoskopa cauruļveida daļu ar roku un kustina, savukārt ar otru roku kustina endoskopa sviras, un tādā veidā endoskops tiek virzīts uz priekšu un tiek apskatīti orgāni no iekšpuses. Ir iespējams caur to ievadīt arī biopsiju standziņas, lai paņemtu paraudziņus. Tāpat arī caur šejieni notiek gaisa ievade, lai nedaudz uzpūstu kuņģi, lai mēs varam pārskatīt bļotādu un audus. Un notiek gan ūdens ievade caur šejieni, lai skalotu netīrākas vietas. Un kamera video attēlus pārvada uz ekrānu, kurā skatās medicīnas personāls endoskopijas laikā. Ja nu rodas jautājumi, neskaidrības, vienmēr var ar mums sazināties, tāpat arī detalizēta informācija un papildus informācija ir pieejama mājas lapā.